Esiet sveicināti, cienījamie hokeja līdzjutēji. Hokeja pavasaris var sākties un viņam ir jauni mērķi arī karjerā vēl. Uz laukuma es gribētu domāt, ka viņš vairāk ir profesors tagad salīdzinot ar tevi 15 spēles. Tikai vienu uzvaru izcīnījis, bet arī gados jauns Vārtsargs, 23 gadi viņam. Domāju, ka tāds noteikti būs un vajag arī pārbaudīt jaunāko no brāļiem ap Bukārtiem tādā līmenī. Tur izskatās jau kāds savainojums un arī pirmais noraidījums. Arī izdodās dabūt. Un te iespēja izdarīt mētienu no labas pozīcijas, vēl piespēlēs muguras, gan elegants mēģinājums, bet beigās netik precīzi. Te iespēja izdarīt mētienu, meties seko un izdodās to atsist arī vārtvīram Brandneram. Pagājušajā gadā Daugavas Leduskalē tieši Austrijas komandu uzņēmām. Tā teikt, treniņu laukums Latvijas izlasē, bet te no tūs distants. Pēcīgs mētiens un arī pie rāts cits. Arī Vītols. Nākamais virknēms uz ledus Rullers, Laviņš un Skrāstiņš. Te mētiens virzienā. Somiju hokeja tradīcijas skaidrs tur liek jautājumu nav, bet te labi pamest rīpus priekšu un tagad skaists māju manevrs, bet tomēr izdodās vārtvīram Brandneram tikt ar situāciju galā. Latvija te tikmēr no tūs distants vēl piespēle mētiens un pagulu pārtraucēt. Diezgan sarežģīt būtu epizode noslēgumā Vītolam. Vītoliņš palīdzēja šeit aizsargiem. Un te vēlreiz no ļoti tūs distants vēl viens mēģinājums un tomēr izdodās nosargāt Vītolam savus vārds neieņemtus. Vienu pārbaudas spēli, tad, kad viņi nonāk līdz Eiropai un bieži vien tas ir tieši ar Austriju, bet tikmēr mēs stāstījām par Austrijas izlases spēļu grafiku, tikmēr Austrija ir guvusi pirmos vārdus šajā spēlē. Mēties no distants skatīsimies atkārtojumā. Jā, distants varbūt nemaz nav tik tālu līdz vārtiem no apļa augšas. Un skatāmies, tas ejais ir vārtu priekšā, un tieši viņš ir tas, kurš traucē redzamību Vītolam zonā. Ātri atgriezt ar uzbrukumā piespēle vārtu priekšā! Un ar izdodās kavēt arī vārtīram Brandneram šeit darbības tālāk. Mētienu Brandners. Un te vārtu priekšā mēties no lieliskas pozīcijas Rihards Bukārts tieši iepratīm vārtiem. Neizdodās nogādāt arī pa vārtu priekšā. Laviņš uz tālo vārtu stābu piespēli un pagūst pārvietoties Austrijas izlases Vārtsargs. Sējai metiens nav precīzs. Pirmā maiņa šobrīd joprojām Daugaviņš arī ar Ravīnski te piespēle. Skaista piespēle un tikpat skaists arī noslēgums. Rezultāts uz tablo 1-1 un pirmie vārti sagatavošanās ciklā arī ir gūti. Nauris Sējais pieslēdzās. Smons. Daugaviņš atstāja arī Smonam un otrs aizsargs arī ir pieslēdzies jau piezadzies pie tālā vārtu stābu un skatāmies šeit piespēli. Visi skatās uz ripu, kas bija Smonam uz nojas un neviens nepamanīja Nauris Sējai. Līgā spēlē tas ir Sandis Smons, kurš ar atdevu šo piespēli gar vārtiem. Viņam 40 spēlēs 7 piespēles, bet tagad epizode vārtu priekšā. Vēl viens meties un jau 2-1 Latvijas komanda. Īsā laiks brīdī 2 vārtu gulma un vadība. Rollers sākotnēji vienatnē pret Vārtsargu. Atsist ripu vārtu priekšā un Kristaps Skrāstiņš gūst Latvijas izlases otros vārtus šajā spēlē. Šeit redzam epizodes jau beigas no šīs kameras. Tad laikam un arī Bulišs Te teicam iespēja plauks meties nevēl māņu manevrs un tagad izdarīs metiens par ripu uzbrukumu zonā. Un arī te otrā virzienā 2-1 aizsargu. Cvergais pa kreisi un arī pa vārtos. Aizdodās nosargāt vārds neieņemts šajā periodā. Ir kausa pārstāvot tieši Ambri. Arī olimpiskajā kvalifikācijā pārstāvēja Austriju. Lūk, arī te Cvergers uz vārtu priekšu. No tūs distants un mēģināja arī pārdusēt vārtos Makorikters. Izdās, bet te ir iespējas drīb metienu vēl uz vidu pēdējās sekundes. Tomēr 2 vārtu pārsvaru dodoties pauzē neizdodas noformēt. Izdosies pētīt pie ripas un atgriezt to uzbrukumu zonā Latvijas valsts vienībai. Labi, epizode ripa tomēr ir pie Vārtsarga. Brīdī jau arī izskatījās, ka pašam vārtvīram nav skaidrs, kur tā ripa ir. Bija toreiz pieejams Latvijas izlases rīcībā un kas šobrīd ir Latvijas izlases sasaukumā. Skaidrs, ka sasauks un pamainīsies te no tūs distants metiens ripa ir pie Vārtsarga.
Brūverim visdrīzāk netiks dota iespēja, bet te tikmēr laba piespēle uz tālo zilo līniju un izdodas izlīdzināt rezultātu Zvergeram, komandas kapteinim, spēlētājiem, kurš ikdienā spēlē Šveices Nacionālajā līgā Andrija Pjota sastāvā. Un te mēs redzēsim pašas beigas šai epizodei. Nav meistarīgi iemet rīpu zem kājas Sergejs Zvergers. Tas viltīgais moments šajā visā tas, ka Vītols droši vien gaidīja, ka mēģinās apspēlēt Zvergers. Šis vārdsargam ir ļoti sarežģīti. No šīs malas ar šo kreiso nojas satvērienu. Tikpat labi tev var ātri pavilkt uz nērto, un tad, ja vārdsargs nav kustībā, tad grūti ir izsekot. Bet jā, pagūst vēl trešā perioda otrā pusē, bet tagad Latvijai lieliski izdevība izvirzīties vadībā. Neprecīzi diagonāli piespēle un neizdodas šo labo uzbrukumu noslēgt ar metienu. Un te vēlreiz uz īstās Rihards Bohārds, pa kreisi meties, un Rīp tomēr nav aizlidos garām vārdsargam. Tur pieslēdzās epizodes ar iznājumam arī Rāvs Bergmans, aizsargs. Uzbrukuma noslēgumā tur bija Rihards Bohārds un nākamais skrien vienatnē Austrija no tūs distants meties, un neērtās apspēlēt Vītols šeit neizdodas laukuma saimniekiem. Pārāk piesardzīgi šobrīd te viss notiek. Pagarinājums, un te ir kļūda, bet no tūs distants meties neļauj Rīpai nonākt vārtos Vītols. Jāizskat uzbrukumā nesanāk, bet Vītolam jāiziet no vārtiem, un tagad viņš mēģina tālu piespēli pa gaisu. Precīzi tā tika izdota, un te elegants noslēgums Latvijā. Pagarinājumā izcīna panākumu, vēl gan bulīšu sērija būs, bet Ēriks Vītols norēģēja un pietiekami tāda spēcīga un tāda piespēle ar tādu lielu uzdrīkstēšanos. Lielu uzdrīkstēšanos, jā, precīzi saka, bet pa gaisu sarežģītā situācijā ļoti tālu nācās mest ripu un tieši precīzi nojā. Roka arī augšā, rezultīvu piespēli. Ļoti meistarīgi nospēlēja Vītols sarežģītā situācijā.